labāk, ja tu vairs nezvanīsi. Kas tas par sviestu? Izbeidz, es taču tevis dēļ visu. Šodien jau kaut kur dzirdēts. Ko es tev tādu šoreiz esmu sagrēkojis? Nu, pasaki man lūdzu. Nu, ko tādu? Tur jau tā lieta. Atkal es gaidīju, atkal tu neatbrauc. Nekas jauns. Sāk jau pierast. Zini, man negribas pierast. Vai tiešām vienmēr pozitīvais un galantais Lauris Rēniks ir īsts siržu lauzējs? Uztraukumam nav pamata. Lauris Rēniks joprojām ir pozitīvais tēls. Mūziķis tikai testē piemērotāko galvenās lomas atveidotāju savam jaunajam mūzikas videoklipam. Un iegūt galveno lomu grib daudzas. Nu, kaut kā īpaši arī gatavojies šodienā. Skatos ruļļu matos likti. Nu, mazliet uzpucējies. Un tekstu, protams, iemācījies. Man mamma teica, lai es piedalos. Viņa teica, ka viņa aizsūtīšot pieteikumu. Ja es neaizsūtīšot, tad es būšot muļķe. Vērtēja ne tikai meiteņu vizuālo izskatu, bet arī skaistuļu aktiermeistarību. Pieteikušās bija vairāk nekā 100 meitenes. Kā tev galā ir tekstu mācīšanās? Teksta ļoti interesanti, tāpēc, kad puiša lomu tēloja mans brālis. Un tad tur gāja visādi, jo brālis sāk kaut ko improvizēt, un tad es arī improvizēju un bija jautri, jā. Mēs izsludinājām ar šīm prasībām, kuras bija diezgan konkrētas. Tur bija no 1,70 m līdz 1,80 m, blondi vai gaiši brūni mati, pusgari vai gāri. Bija jābūt pieredzēji kaut kādai aktiermeistarībā, dejošanā, ar odziņu. Jaunajām sievietēm vajadzēja iejusties ciema skaistākās meitenes lomā, kuru regulāri piemāna viņas mīļotais, tomēr meitene ir gatava viņam sniegt pēdējo iespēju. Atbrauc šovakar. Pagā, bet ir jau vakars, mēs nevaram kaut kādu... Mums sastādot balli. Mēs ar meitenēm iešu, un tas tur nebūs. Pagā, neko nesaki. Būšu. Pastāst, kā tev bija? Es izlaidu vienu teikumu, vai es atvainojos, bet tā viss baigi jau pišķi tāds pozitīvs, jauks šķita tajā brīdī. Viss kārtībā. Es domāju, tas ir liels plus, ka es atnācu, jo es negribēju vēl aizvien šorīt nākt, un esmu priecīga. Es biju ļoti uztraukusies. Tas bija vienīgais tāds, kas negaidīju, kad es būšu tik ļoti uztraukusies. Varbūt tāpēc nesanāca tik labi, kā gribētos. Bet, patika. Lai gan meitenes bija satraukušās, Rēniks ir apmierināts ar skaistuļu sniegumu. Mēs šodien meklējam ne tikai to ciema skaistāko meiteni, bet arī viņas draudzenes, ar kurām viņa iet uz balli estrādi kopā. Tas būs tāds īsti vasarīgs videoklips. Es ceru, ka pie šīs dziesmas visu Latviju šovasar lēkās. Tas būs galīgi netipisks Rēnika gabals. Jaunās dziesmas Es skrienu klips nebūs vienkārši mūzikas videoklips. Tā būs neliela filma, romantiski komisks stāsts ar ekšana elementiem. Dziesmai vārdus sarakstīs Mārtiņš Freimanis, bet mūziku sakomponēs pats Rēniks. Mēs filmēsim 2 vai 3 dienas tērvetē pie dabas, un tā būs tā kā īsfilma 3,5 minūšu garumā. Brigāda būs ļoti laba filmēšanas, un man galvenais, ka patīk būs izbraukums pie dabas un tērvetē. Mēs jau bijām apskatīt vietas. Es domāju, ka šis klips būs tāds īsti latvisks un tāds raksturos, kas notiek Latvijas estrādēs un vispār Latvijā laukos vasarā. Rēniks sola, ka jaunais klips dienas gaismu ieraudzīs jau pēc mēneša. Tā kā filmēšana mums būs māja vidū, kad mēs ceram, ka jau viss būs zaļš, bet dziesma nāks ārā un arī videoklips vienlaicīgi nāks ārā pašās māja beigās. Lai jūnijā jau gan videoklips rotētu, gan arī dziesma skanētu radiostacijās. Un visa Latvija skrietu, kā es dziesmā, es skrienu. Zīta Lazdāna Lāķa, Kaspars Markus, Tautas balss. Redz, cik daudz smukas meitenes, man jau liekas, tai baibai tomēr ir jābūt tajā videoklipā. Un man liekas, kad arī tev tur bija jābūt. Un man liekas, ka ļoti skaisti būtu